Ko darīs? Bļā, tas fitments ir kreizijas nemalās čau. Kāpēc tev tā klīna tas vāģis ir? Ripsīn. Ko tu atkāršana darīs? Es prāt. Paskaties, ko viņš dara. Klausīt mašīnu. Nu, čalis nespēj, viņš tik naidīgi izstāstīs, tik zem, izdarīšu tā tēnu. Bļā, čali tā mašīna tā kā pēc seksa izskatās. Nofilmē bumperu un tad paskaties. Nu tā, ko mēs varam sapist tā mašīnai atkal? Bet man pastāst, lūdzu. Ko? Kā tu izdomā nopirkt beigu, kurā nestrādā durvis pat mehāniski? Man iesmērēja vienkārši. Kas? Viņš? Tev šis Jā. Tev pašā mašīnā eļi ir? Nā. Man gribēs tāds klīni, pagas priekš salīta malā. Čau, tas ir kā tāds. Tas ir tāds. Nu. Vēl viens gejs, bet. Tu tāds labs. Čau, vadīja mī. Tu tā kā Kajenam filmēs kaut ko? Kur ir atslēga? Kajens ir mīsēn, čau. Pastāties, kā viņš ir nopatējis. Kad tas traktors tiks taisīts? Kurš? Kas? Uj, es nezinu. Labs jautājums. Stāvēs te mūžīgi. Kas jau notika vispār? Pipelēs, gan. M5 vakar, blē, viņš 100. Kas PM5, bļā? CS dablaši? Ko es tās ūk? Tas nav 160 pakas. Viņš bija Black Russian tais. Kas viņš jūtas Manhattan 5, bļā? Viņš ir ielicis tur, cipā. Tā, es tā kā prasīju vērtību ar kopā ar visiem modiem, viņš šeit 160. Ja viņam ir, Viņam 800. Pa viņam sanāk ir priekšā tie intake arī? Bet tas nav. Nē, bet tas reiz man dod, bet cenu. Es redzu priekšā ar intake. Čāli, es redzu priekšā intakes, viņš... Tas arī var sev uzņemt, tad tu grāt. Nu jā, es teiktu, es maksāju 10 pakas uzreiz, bļā. Pasties vēlāk savu fiksēt. Man tik laba mašīna, čau. Ir mēs tā būtu, tā kā ir mēs jau stilīgi būtu, aizgrēja laba skaņam priekšā. Man jau tā pat ir. Bļā, tev, kad huīņ, čau. Čau, es redzu, kas tā mašīna ir. Es taču visu, bļā. Same, bļā. Same. Kā tad jā? Ņem slogu ārā? Visu. Nopē? Ko viņš dirž? Tāpēc, ka to slēdzi tā tik vienkārši neizvilksi. Es nesaprotu, čau, kur tāda mašīna tad dabūja? Pie Jankas. Pie Jankas? Ja tu man pietuvosies vēl tuvāk kaut kādus 20 centimetriem, es tev nūstīju. Oi, sorry. Tu pēc tam tu pirki šo mašīnu tagad pēc šīs mašīnas taisīšanas? Cik daudz tu viņas remontējas? Pirktiņi, ja viņš iet piedāvāt Viņš jau tā? nav remontējis, viņš ir uzlabojis. Un kas tā ir no tagad uzlabojam, ja? Jā, tagad uzlabojam. Uzlabojam. Un kas skatās remonts? No, ķēdes mainīšana. Tu ņem šo mašīnu? Šitā? Tu nahu man vajag tādu. Bet tu viņu uzlaboja baigi labi, negribi? Čau, what the fuck, es nekad redzēju, ka izstāst tur apašā. Jā, reklamos traktors. Es nezinu, kad Janka viņi ķēsēs klāt. Šeit neiet. Kaut kas jau nav, kroči viņam jāgaida. Janka saka, tu izdirsāni. Un šodien mēģinās taisīt kompresiju. Jā, bet zinu, ko es sapratu, tā mašīna mums tagad saulē stāv, viņam mums būs tagad tā kā pirts. Nu jā. Pīzi tā mošots loks viņā attais vaļā. Paies pie Jankas. Jāni! Jauna atslēga 108 eiro. Sūtam? Tas nav man, bre. Ripsīt! Viņš manā mašīnā sēž, viņš reāli par to, ka viņam visu mašīnu šrotāja. 2000 jauna atslēga. 108 eiro jauns zamos. Jā, tas ir nepieciešams? Jā. 108 eiro? Jā. Durīs iekšā nāk tāda liela baldaška. Man nav Bet tāds tas ir pits. jauna, var lietot nopirkt. Man nav tāds pits. Ko es varu darīt? Nu? Atstāšu jums attāšu. Janka, pat cik tu durvis pārdod? No kā? No 90. Sotaks? Braibās, viņš tavs durvis iekšām pārkrāsos un po. Ahu, man durvis. Bet nedara zamoks. Mums ir mani labajā pusē. Nē, no šitā. Nu šitā, bļa, noskrūvēs pohojumi. Vai sūtam? No ko lietot nevar? Vai lietot? Ko var, bet lietot pašiem. Es tev savas durvis pa 50 dedošu. Ķipa jaunu tagad var uzsūtīt? Bet nu viņi būs tikai 22. datumā. Viens jau nestrādā, lieldienu. Jā. Braucam, bet tie parastie sesā. Mēs jau pašu neizņemsim. Nē, mums pašiem ir jāņem ārā būs. Nu, nē, tie, kas tirgo, tie var izņemt. Janka, Nu? tu sataisi ātrāk Porsche, man vajag draudzeni. Tev vai ko? Draudzeni. Draudzeni? Sataisi ātrāk Porsche, tās var braukt. Tu čau, no šitajā mašīnās iekšā nesēž. Tu
pasties manu fitmeni, čeli, man diski ir iekšā dziļāk nekā es nezinu, kas. Plauksta tev draudzene. Lauka Stella. Nē, nu, man vajag ātrāk Porsche gatavu, lai es atbraucu. Tu filmē, neči to visu huļu. Stulais operātors. Ai, es smūdu, es operētu Tu to visu šito huļu filmē. A, Janka, Ko? a tu gribi mācīt man pulēt? Ko tad? Gribi mācīt man pulēt? Pulēt? Mašīna? Jā. Es tev arī. Es redzu, ka tu pulēt, tu arī stāstai mašīnā. Es nevaru pulēt. Nē, es saprotu. Senču mašīnās pulēt. Tu pēc tā mašīna vairs neesi redzējis savā Nu, davai meklējiet slēdzeni, Nu, nu. ko es neatradīšu? Tagad tāpat neviens nestrādā šodien. Zvani gan, zvani, bļaļ, teiksim. Varbūt es esābi. Saki, mums ir piks. Facebookā varbūt kāds sēž, bļaļ, pa cik naudas nav, a tu uzreiz, a 20-nieku, bļaļ, pie viņa pierolē. Nē, nu cik- Čalis, bļaļ, Ja viņi, tev mums ja dievina, bļaļ, labēlīgi. nu, ja viņi pārdod, tad pa cik viņam kaut 70 diamatu, ne? Kāpēc? Nē, nu cik tad? Es nezinu, nu zvani, Nē, nu interesē. taču vispār nav nejausmas. Jauna 108, nu maksā. Nu tad lietot būs kad 50 labāk Uzrakst gadījumā. Facebookā, vajag slēdzeni, karoči no durvīm. 90. Slēdzeni? Jā, kam ir, tu kur? Facebookā meklē? Salaspils, jā, Salaspils, jā. Ot, Jelgava. Pasaka, no durvīm slēdzeni, pašu zamu, tu ņems ārā to paraugu. Nu tad es ņemtu līdzi viņu kaut ko. Jā, paņems aizbrauks, parādīs, vot šitādu detaļu man vajag, karoči, no durvīm. Nu, izmanē. Vīzē. Tikai šķīksti, čau. Bet Vai čīksti, čīkstēt? jā, Tas jā. notiek elementāri un Jā. vienkārši. Es varu tev jaunu pasūtīt uz 22, 108 eiro. Bet tiem naudas nav. Nopogā man, būs tev slēdzeni jauna, bet Ai, viņš dolīt nepogās. atvedīs iepakojumā kastītē smukā. Pilnīgi jauna, un vēl mušīgi nebūs virsū kāpus. Bet maška labāk jauna nekā lietot. Nu, нет проблем. Tāpēc, За ваши tā деньги arī любое varbūt удовольствие. sapista un tad- Nu, ar mans, man viss darbojas, redz? Es tā pārēju. Kungs vēlās jaunu vēl lietu. Es tā nodomāsāt, jā. Iedomājies, ja tev arī nestrādā, un tev nemaz nezinu. Kā, nu es tādā skaties, be. Skaties. Man baterija. Redzi? Viss ir. Nē, ar atslēgu. Viss ir, okei. Patur. Patur. Skaties, be. Tu neesi. Skaties, be. Es nevaru caurumā trapīt. Čāla, es nevaru caurumā trapīt. Oho, ar pirmo, bre. Bre. Tu misē mašīnu, domā. Nu, tad ko tad? Lietu? Nu, es domāju, jaunu pohuļu. nu, Nav tad ko es- čakarēt. Tu tagad darīšu pret to mašīnu. Un ja jauna nestrādā. Nu, tu tev misē mašīnu, bre. Bum. Es teikšu, Edita, ar tev, dai. Nevajag. Tam dēn the rain night, tom dēn the rain night, to pa-to-pa-te-ri-tā, to pa-to-pa-te-ri-tā, pip. Nu, nepisa mašīna, ja? Izstas no muguru, tāpēc ir tā draudzenes čalda. Teiku klients pa 4 inžektoriem samaksāja 1007. Par restaurāciju. Paga. 1007 eiro. Paga, tie ir divi. 4 inžektoriem par Jā. restaurāciju. Jāni, divas pakas ir. Poršam ir 8. So divas pakas pa 8? Ko? Divas pakas pa 8? Nebūtu lētāk jauns. Nē, jauni bija 220 plus PVN pa vienu. Pa vienu. Sanāk, tās divas pakas ir pa 8 Tad inžektoriem. sanāk vispār. 840. Tu man vienkārši neklausās, laikam tāds lūzers esmu. Plus vēl. Kas tur ar to bumperu, kas tur notika? Es nezinu, bet es sāku likt peso klāt, un tad viņa mašīnas man nomira, bļan. Tad bija jau pacēla evakuators un vispārējais. A cik pa evakuātoru samaksā? Čau, tas ir pizdā. Es pazanu viņam, evakuatoriem. Es saku, nu jā, vajadzēs evakuatoru tur no manis līdz ķipa tur Barona ielai. Jā, kas pa automašīnu? Porsche Cayenne. 80 eiro būs, pazan 3 tādiem. Es saku Fačam, paļabomas pateikt, ka parasts džipiņš nebūtu 80. Nu nē, visiem ir standarta cenas. Es pazanu, nu jā, man tur džips ir kāds. Es nezinu, mašiem nevairs nesaprot. Man teica tikko vajag evakuatoru, viņš tur streso pats. Cik svērt? Nu 2300. Nu labi, būs kaut 60 eiro, 70 mēs varam sarunāt. Man tas ir pizdā, bre. Es gribētu teikt, Mitsubishi Pajero, bre. Jebal. Un tad viens, Kā Porsche tur uzreiz 4-kāršīgi. ar tas džeks tāds foršs. Tāpēc kā atbildība. Atbildība.
Kāda atbildi tur bufers, bļā, noskrāpēt sevi, bļā? Ja es ar gulēju porzi. un iepis, mēs. Ar maku kā poržu. Un tagad atbrauc pie Jangas, Džeks tāds, es tāds, nu, kā izstās mašīna, bļā, smāža pēc kapitāla, un cik tas maksā. Tagad tik pat, cik mums divreiz. Tu pat negribi zināt. Tur es pēc lieldienām ķeršos tavai skaistumu. Pēc lieldienām? Jā? Janka lieldienās rādīs visiem savus lūgus. Daudzies savu olām, daudzies, jā? Jā. Nu, pāk, vismaz izmērot kompresiju, Jāni, lai mēs zinām, cik dirsāja. Lūdzu, izmēri kompresiju. Uz nākamo rolām jāpadās. 2 minūšu Izmērīšu darbs. tev pēc lieldienām. Tas nav 2 minūšu darbs? Nē, tas nav 2 minūšu. Kas ir jādara? Jājauc tur. Nu, karoči ir ko darīt. Tu gribi teikt, ka mums atkal tas zaļais traktors stāvēs mēnesi pie tevis. Nu, jā. Tā izskata. Cik detaļās mēs dabūtu pa viņu? Droši vien vairāk nekā pa pašu. Bet ne, es jau droši vien to motoru nebiju tāpēc. Aha! Šo lielot savā mašīnā, to mašīnu lidos. Manām, bļā, lai man tas pats pie Jankas atbrauc. Jā. Tu ir pa 3-kāršot. Bet tev Faceā vispār nav problēma. Džeks atbrauc, nopērk random dienā, parāda man koilus pa 7 sotakiem, un tad pasaka, atbrauc pie Jankas, un tad vēl 7 iztērē, bleņ. Pēc tam, bļā, Džeki, jūs mani pliku, bļā, stāsiet daudz. Un tā brauc slēdzeni taisīt. Un tev durvis negāja. Pie Jāgas visi, kas aizbrauc pliki. Viņš man taisa slēdzeni, viņš man kaut ko logās. Mums ir ģērbtu. Vecais, tev pateikšu tā, lai to slēdzinu dabūt ārā, visu logu, vai tas ir vilkt ārā. Viņš dir? Nē. Kā iet? Jaņem Nē, šito atskroja vaļā, un šito visu pabāz malā. Viņš ir rekur uz šitām te uz trosītēm, viņš mierīgi aizies uz turien. Tev jau vajag Domā? šito, protams. Tu man gribēji apkrist, bļā. Es gribēju vēl. Vairs nebraukšu pie tevis. Vispār tu brauc pie Jangas, brauc. Jā, pie Jankas braucu un man taisa edžu. Eģu servis. Tam pamēģināšu, bet man liekas, ka viņš man māda. Viņš tevi apiš un tu man jā. Ev pasaka kaut ko priekš klipa. Čau! So basically, attaisījām tikko bišķam kainam logas ir, citādāk, bet tu tai mašīnai tagad dirsā būs. Ev, kas tur? Tas papīrs bija no manas šmekli. Bet, karāč, jā, attaisījām bišķi logas ir, lai bišķi ienāk gaisa. Sētas salons, bet tur nocepsies. Ei, bre. No Mr. Pīla, ko tu pateiks, be? Kroč, kamēr Edžons taisa Rīpsītim beiku un Janka tur to mērsi taisa, tikmēr es izdomāju, ka es uzlīmēšu to Pūru Baltiku, man jau Pūru Baltika uzlīm stāv, un es uzlīmēšu uz Edžona mašīnas. Tā ir ātrākā suliņa paka, tā ir ātrākā ne M pakas suliņa Latvijā, bet man jāizdomā kaut tāda stulba vieta, tā kā, kaut kur tā kā, kur neviens nelīmēta. Kaut kā diska, bro, tā kā fucking, breļ. Ar fucking uz rokturīšu, Jā, pilnīgi stulvā vietā jāuzlīmē. Tā kā te daudz sēdēja, kur līmē. Tā kā teorētiski tur iekšā var uzlīmēt, breļ. Tas būtu tik debili. Bet, huizin, tas būtu, nē, tikai tikai vienu uzlīmē, jāizdomā kārtīgi. Ar mošiem prostiņās uz jumta slīp uzlīmēt šā ten, breļ. Šīta uzlīmēt viņam. Viņam šīta uzlīmēt. Es varu stikli līmēt? Šitā ten. Es varu, jā? Es tā varu tā līmēt. Jā, viņš jau teica, tad līmēt visu, kur zipalēnām savu. Es varu arī līmēt, jā. Nē, kur tā stikla vairāk, mazāk vajag, vai vairāk vajag? Spogu. Es domāju, reāli jālīmē stikla viņam uz priekšā. No šitā nevar, viņš teica, visu izmauju šitā ten. So, mošēšu pa vidu, bet šitā ten uzlīmē tā kā kājām gaisā viņam, no šitā ten. Es arī uz tavu kapotu parakstīties, kā visus meičus. Kā viss meičs? Jā. Nu, pēc idejas, bļaļ, tu jau visu kaut ko vari. Nu jā, protams. Džeks atļauj visu kaut ko darīt. Džekam laikam kāda dzimena šodien. Nu, ko domā? Es domāju, ka... Ir labs, jā. Tā, ja? Kur man jāpie papīrs? Tik tiešām Pūru Baltiks. Bet jā, kroči, tu tagad tuvākos 2 mēnešus nevar aiztikt vairāk. Pēc 2 mēnešiem ņemt nost. Pohne. Nav kā pīpēt reāli. Bet čau, es tev plaušas izglābu tagad reāli, bre. Pīsdēdz, bratām. Es esmu liels malacis. Es viņam uzlīmēju smuku uzlīmes mašīnas. Robert Vītola uzdāvina man jau uzlīmes.
Man jāuzlīmē uz šī Porsche arī. Uz šī Porsche jāuzlīmē, uz ribīģu beigas jāuzlīmē. Ripsītiem es līmēšu tagad tieši te pa vidu, bet tev kājām gaisā. Tagad viņš brauc, viņš redz. Lai viņš zina, ka viņš brauc ar bombzīgu mašīnu. Kroči, mums te ielādien džeki iekšā, netālu pa Jangas. Te ir vienkārši kaut kāds M5 Paradise reāli. Te džeki, tā kā Black Russians vienkārši gluži varā. So, te ir M5, F10, tūksta motori. Te ir E60, manuālais M5. Šis ir 800, 860, 50 ar V12 iekšā. Tas arī ir M5. Tur ir vēl viens M5, F10. Un tas nav M5, bet tas nav M5. Un tur ārā ar M3 vēl stāv un būs vēl divi. Tā kā te vienkārši ir pilns ar M kā mēs. Kur mēs pie Jangas šeit atnācām un tagad esam redzam M5. Čāli. Kā būtu labas mašīnas? Vienkārši bija atnāk un mēs dzirdam, kad M-ku paradāju šeit. Pizdāveči. Kā var tas M5 nebūt labs? Džekiem vienkārši 7 M-kas stāv iekšā. Kā var vienkārši pie Jangas tur vienā vietā? Atlies vienā citā video. Tur bija fucking, kā viņi sauc. Tur bija Jaguāri ar tā kā veicijā restaurētie, atrestaurētie. Un te vienkārši M-kas tikai M-kas tais. Bet Džeks kaut Black Russians tikai, bet. Kāč, pagaim. Džon, kā jātais burnouts? Burnouts? Nu, blядь, jums ir tik daudz, blядь, tutoriālu internetā, blядь. Просто, bļā, sajūg, atlaidā, ātri. Labi, dājas, es to taisīšu karās. Genau wie auf. Jāni, Kračai, pastāst. Ko? Man tas ir ciet? Tas ir, jā. Pastāst, kāds dauns esmu. Cik slikti, ko es bojāju, kad es taisu burnoutu? Mašīnu tu bojā. Nu jā, bet tā kā, es uztaisu 3 reizes, kas notiks mašīnai. Nekas nenotiks. Ok. Ko es tikko sačkarēju? Ko? Ko es tikko sačkarēju? Es nezinu, Nu, es tā kā taisīju burnoutu un es spēc brēmas. Nu. Un kas man draud manai mašīnai tagad? Kas viņai notikās? Nekas, tāpat jautāju, varbūt jāgatavojas jau. Nekas tev nav jāgatavojas. Tā ir ideāli. Jo tāpat viss mašīnas salauzās. Nu tā taisnība, jā, tā ir taisnība. Esam ieradušies pie Jankas, daudz ko es sadarīju Poršam, laikam. Un tagad skatīsimies, jautāsim, prašāsim Jānim, ko viņš sadarīs, ka mūsu traktors arī ir. Bum, bam, barabam, barabum. Ojojoj, profesionāli mums te viss ir notīts, ok, esi. Jāni! Jā. Čau. Aizjams? Es runāju par telefonu. Čau. Vai tāpēc tam es patīšos. Kroči tā mums izstās. Jānim speciāli. Jā, es jautāju Jānim, lai viņš speciāli taisa mašīnu. Nav disrespektu pāriem, man vienkārši ir, zin kā, tāda mašīna, BMW varētu es vēl taisīt, tur pārējie, kas jau tad darbinieki ir, jā. Bet šito mašīnu es gribu, lai taisa Jānis, un Jānim es uzticos un tā tālāk. Tāpēc Jānis arī paņēma viņu visu, uz savu atbildību arī visu mums taisa, un arī diezgan uzkur izdarījis. Sāksim ar to, ka Jānis ir sataisījis, ka mašīna ir tagad reāli ejoša. Viņu reāli tagad braukt, viss kārtībā, viņš ir kārtīgi izgāzējis, DPF viņš ir paņēmis vienam sakot, DPF grīzīs ārā, bet tikai bunduli iekšā. Paši bunduli atstās, tikai kas bunduli iekšā ņems ārā. Ja ar to izies tehnisko, tad ideāli, ja nē, tad domās, kā risināt situāciju, jo ideja, ka izņems bunduli tos vidus ārā, un ja neizies tehnisko, tad es apakaļ iemetināt iekšā viņus. Bet tur jau, kroči, viss ir slikti ar tiem DPF, viņi izdrupuši un tā tālāk. Tas ir viens. Tālāk ir RGR vārstus, laikam viņš taisīs šo ko savādāk. Ņemš ļoti grūti pastāstīt. Vienā sakot, par RGR vārstus, kaut ko vēl viņš darīšot, bet to Jānis pastāstīs, to es precīzi nesapnu. Es sapratu to ideju, ko viņš darīs, bet es negribu teikt, samelot un pateikt ko nepareizi, kā tur nav. Tāpēc Jānis izstāstīs. Ka motors mums vēl ir nojaukts, inžektori mums vēl ir vietā, bet viņi tiks vesti uz pārbaudi.
un tiks atjaunoti kaut kādi 4 injektori. Nē, 1 vai 2 pilnīgi knapi darbojas. Un man Jānis sūtīja video, ka šitas, es nemelošu, es nezinu, kas tāds ir. Jā, nav nejausmas, bet te ir kaut kas pilns ar kaut kādiem gabaliņiem. Līdz smiltīm es pieņemu, ka šitām tā nevajag būt. Varbūt tā vajag būt, bet varbūt tā ir jābūt, bet es esmu pārliecināts, ka tā nevajag, ka tur jābūt visam tikai dzelzim. Opa. Tūlīt arī Jānis beigs runāt pa telefonu, un viņš izstāstīs sīki un smalki, kas un kā ir sadarīts, un kāpēc tālāk. Un arī tas, kas tālāk tiks darīts, kāpēc tā tiks darīts un tā tālāk. Varbūt daudziem nepatiks, varbūt arī daudziem šis nepatiks, bet kā ir tā ir, neko darīt. Šis ir mūsuprāt labākais risinājums šajā situācijā, gan no finansiālā aspekta, gan arī no laika viedokļa un visām pārējiem kritērijiem. Es neapšaubu Jāņa darbu, viņš dara, kā viņš dara. Man nekad ar viņu nav bijis problēmas un domstarpības. Viņš ir speciāls šajā jomā, lietā, tāpēc visu, ko viņš darīs, es teikšu, ok. Ja man kaut kas liksies, ka tā nav, es viņam pajautāšu, un viņš arī izskaros, kāpēc. Tāpēc, kad visiem mehāniķiem tas būtu, manuprāt, visiem mehāniķiem ir jābūt spējīgiem atnākt, izskatot to situāciju, un, ja tev liekas, jo es zinu daudz mehāniķus, kur nav, piemēram, lielās kantoros, ja? Parastie mehāniķi, piemēram, kā Dīles kantori. Es saku, ka Jānim jau ir servis, viņš tūt daudz ko sāk. Daudz liels projekts viņam ir plānā, un tas liels projekts arī reāli tiek īstenots. Un, manuprāt, daudz mehāniķu pieeja ir jābūt tā kā Jāņa, kurš nepaliek dusmīgs, kurš ir izskaidro, kāpēc. Un mēģina atnāk dabūt to kopsaucēju, jo es zinu daudz mehāniķus, kuri vienkārši nāk un burtiski sāk, drupsakot, dirst virsū par to, ka tā nav jābūt. Tāpēc man patīk Jāņa pieeja, viņš atnāk, izskaidro, ir bijis mums tādas diskusijas, kas saka, nu tā nevar būt. Viņš saka, tā var būt, un mēs saprast, kāpēc, un mēs nākam pie kopsaucēju, un viņš izskaidro, kāpēc tā var būt, kā teikt bērnu valodā, kā viens ābolīts, otrs ābolīts, tāpēc jā. Nekad, nesaka nekad, bet, manuprāt, es pie Jāņa nebūs tā, ka es nevedīšu mašīnas. Ja lai kāds mašīnas būtu, es laikam vedīšu pie Jāņa, un man arī, ja, protams, viņā nav garantija. Ja mašīnai garantija, tad es laikam vedīšu uz auto, uz to dīleri, jo tur pa brīvu būs. Bet mašīnas, kurām nav garantija, kā piesakot šitādu mašīnu, kāds BMW un tā tālāk, tas vedīšu pie Jāņa, un ir tīpaši, ka kaut kas ar motoru būs. Tas ir, ka Jānis man atrasinās to situāciju un uztaisīs man labāko. Un es pieņemu arī jums, jūs varat braukt, arī jums labāko uztaisīs, tāpēc tas bija tā bija tāda nesponsorēta reklāma. Tāpēc jā, kaut kā tā. Cik dīvaini izklausītos, ir diezgan patīkami un nepierasts un forši vērt vaļā durvis. Tā kā mašīna, kur tā kā, es nezinu, tā kā vienmēr viņam ir tik satisfajīgi tās durvis vērt vaļā un viss tas ir pietrūcis un tā tālāk. Tāpēc, kas ir šitas tāds mums? Oi, kas tad ir šitas mums? Nu, bļē. Bļē, šitas gan ir višs sūdīgs, nemeloši. Jā, nekas, ar marķēru nokrāsosim. Tuning, tehnoloģija. Anyways. Reku arī uzlīmiņš pārlīmēs, mērkaķis. Viņam vajadzēja tevi, reku, man nevar redzēt to ten. Mērkaķis pārlīmē uzlīm. Protams, saprojām mīkstais viņam ir. Tehnoloģija. Nu, Janka, pastāst, kad mums sadarīsies. Atkal tu? Atkal es skaros, tas ko noņēmis nost. Jā, viss noņemts. Nost un rekur bija viss tur aizāk. Ko tu mums tāds stīvs esi? Nē, pumpuļu sāp. Pagaidzi, pagaidzi. Rekur apstiežam tavu. Orši krekliņi. Es pieejam, tas viss ir slikti, tas melnais. Tas viss ir aizāvis, tas viss ir rītājās. Kevinu likšu pie darba, lai mazgā visu. Jā, tas ir kādā speciālā mašīnā, viņš ir jāmazgā vai... Nu, pēc idejas, jā, es to mašīnas pasūtījis, bet viņi man vēl nav atnākusi. Tāpēc mēs mazgāsim pagaidām ar benzīnu. Bet otras skaņas mašīnu jau es esmu pasūtījis. Jā. Man patīk, kad te var redzēt Porsche saucās Audi, Volkswagen. Jā. Bet, nu jā. Jop, cik bumīgi. Ko ir rokas atmazgās tā? Oi, jop, cik bumīgi. Tur tā visa kārta, tur ir šitāda kārta ar sudiem. Bļē. Ja kas pa skaņu tev ir, tad tu redzēji video? Nu, video par sudīgāk skaņā. Jā, Pagā, es varu? Skaņa viņam fantastiski. Tagad nevar iedarbināt, ne? 8 nevar gan.
8 cilindri murā ļoti skaisti. Zini, kas ir Jāni? Mēs ar Danielu bijām runājuši un domājām, davai taisam ar tev tur pie viena tad jau, ja tepat viņi ir. Viņi jau tāpat tev ir taisni. Klusnotā ņems ārā. Tev viss tur ir čotka. Tur ļoti labi skan. Nu tagad. Tagad ļoti labi. Ko tad viņam viņš skan savādāk tagad mums? Jā. Ko tad viņam izdarīja? Apsties uz savu. Kaudīt. Vai te nav tā, ka DPFs paņem viņu uz izdrūpu Apsties arī? viņi visi beidz sakusuši. Nav tā, ka tu paņem DPFs un viņas aiz izdrūpu, kad izies ārā viņas? Nē. Var izņemt veselā veidā smukus ārā. Jā? Šitie tev reku jau sakusuši, tur viss ir. Viņi vienkārši redz. Tas sanāk visu no viena DPF? Apsties, tas ir tavs DPF sakusi. Viņam taisnam bija jābūt. Jāpacim. Tas ir no viena vai no viena? No abiem. Un kas tagad būs? Tagad mēs... Pirmais bija vispār, ka roči atgriez smuki vaļā akurāti, attaisīja vaļā, ka roči tev tur vienkārši viņš tā izbira. Tā. Jā. Vienkārši izbira ārā. Tagad... Otrs redzēja. Tāpēc tās skaņa tik foršos filtrs nav? Jā. Otru, ka roči, kad izgriezām ārā, tu redzēji, viņš bija viss sašķēlies. Tā nevajag viņam, es nezinu, kā izstās. Bet Jā, tā nevajag viņam. Nevajag, viņam vajag būt vienā veselā, skaistā Tā veidā. kā iecementēt uz. Jā. Kas tas tāds ir pa materiālu? Tas kaut skaidrs? Keramika bija. Ko tā viņi izmanto? Kurināt to nevar? Nē. Metīt viņus ārā, tā likvidēs? Tikai tā vā. Jā, bet var pastāstīt, ko tu tagad darīsi ar tiem RGR-iem un tā tālāk? Ar EGR-iem mēs glušīsim nostar. Jā. Kur jau tās šitās flapes, es jau izņemu tev naherārā. Kur tās ir? Viņas tev bija vairāk nav. Kur šitien te bija iekšā. Tā kā tā arī kā virsiņas virsū? Nē, tur ir tāda. Nevis plasmasiņi, metāliņi, kuri bija šitā tebina kustās, es viņus naher likvidēju. Un tas ir priekš kā? Nu, viņš tev liek, viņš tev tur viss aizaudzis bija. Viņi bija šitādi apauguši. Sanāk, šitas viss ir dēļ tās flapēm? Nē, nu, tur viss kopsumā bija aizaudzis. Saprot, tev tās plasmas parādīšu. Bet viņš nav aizaudzis dēļ tām flapēm? Nu, nē, tev kopsumā ar tiem klēpiem viss bija konkrēti aizaudzis. Jā. Kur viena tā flape bija. Nu, viņi jau mēs jau ir notīrīti nos, bet viņi bija vispār apaļi gandrīzot. Apaugusi bija. Ok. Jo tur viss aizaudzis bija. Šitādām flapētēm līdzīgām? Nu, arī ķipas šitā, jābūt šitādām tievām tikai tur iekšā. Kā šitās tās ir? Nu, tās ir šitā, nu. Kaķis labi saprat, jā. Karočiš, jā. Nejautāšu laiks jautājums. Ko mēs darām gaisa sensoriem? Atstājam viņus? Nē, to visu atstājām. Jo viņi tas bija jāmaina. Nē, tagad kļūdas uz viņu nebūs tev vairs. Tāpēc injektoriem bija kļūdas. Fuj, nosprāstam. Injektoriem tev bija kļūdas. Viņas ir vēl nav... Tas, kad elpošana visi ir aizaugusi, tā tev bija kļūdas uz šito. Tev viss kopsumā pie tam, kad DPF bija sakusuši, ja? Jā. Tev viss sit atpakaļ, tā arī šitien te viss bija. Nu jā, tā arī varētu būt. Jo tur bija nevarēja brīvi, bet pūst ārā, tā arī tev bija šitos dačikus rādīt. Mēs jau tur bija nekā atškarējā, vai viņa domā, būs... Nē. Viss būs... Sanāk, tagad ir tikai tās sprauslas un jā? Tagad vajag pēc idejas izmazgāsim ieplūdes kolektors, saliksim atpakaļ EGR, tur, bet paliksim tās plasmas apakšā, vai neaug vairāk ciet, un viss, un vēl lasīsim visu kopā. Un inžektori jāņem ārā, tas vienīgais, kad es izbrauksim viņu ar viņu ārā, noliksim tur un tad ņemsim inžektors ārā, lai nevajadzētu stundīt to mašīnu. Vai pasmagīši. Te pāri tam ten ir, jā. Es izbraukšu ārā pa taisnu un nolikšu viņu tur un tad uz ielas izņemsim inžektors ārā. Te jau sanāk palēm kas ir jāiztīra ieplūdes kolektoru. Trešais ceturtais inžektors tev vispār nestrādā. Neiet vispār. Jā. Pārējie uz miršanas robežu. Pārējie ir, bet no sākuma, ja kad es pielaidu, tev nestrādāja kaut kādi, bija 4 viņi. Pēc tam tur
Aizgāja? Kaut kas aizgāja, kaut kas neaizgāja, kā rezultātā 3., 4. bija vispār sarkani. Sanāk, inžektori, mēs inžektorus ņemsim ārā atjaunot. Un tad arī dūmainība pazudīs. Vienīgais kamer tos kvēpus tagad izsitīs ārā. Jā. Pa šosē, tev viņš ar melniem dūmiem Nu jā, mēs dūmos. to toreiz teicām. Izdūmosies, tad viņš viss tev vairāk nedūmos. Bet ja būs labi inžektori, ja būs sudīgi inžektori, tad viņš tādā pat melnu dūmu sitīs vaļā, kā dos... Porsche saucās? Kā dos grīdā. Jā. Bet tagad neraustās vairs neko. Pat nekratās, nešūpojās. Nešūpojās, nav liekas skaņas, vispār nav nekā kompresijas. Te var izmērīt visur 2 bāri, visur. Visur ok? Jā. Sanāk, cilindros nav problēmas. Vai 20 bāri bija. Cilindros nav problēmas. Nē, cilindros nav problēma. Problēma ir inžektoros un problēma bija DP filtros un problēma bija aizaugušā Kularēs. Flapais ciet, jo to, jā. ka nevarās ciet, nevarās vaļā tur. Nu jā, ok. Bļā, skaisti. Tik ilgi tie inžektorā taisīties mums? Nedēļu. Nedēļu. Bet pēc svētkiem. Tagad svētki priekšā. Sāk vēl ilgāk? Nu, rēķinu tagad šūt apstīkšos. Vispār, kas pa svētkiem ir? Es tāds baigās patriots. Kroči, 5. datumā neviens, 1. nestrādā neviens, 2. strādā, 3. pusdienu, 5. neviens nestrādā un no 6. sāk strādāt visi. Kroči, atceras, ko 9. sanāk? Principā, ja sazvanīšu, šodien mums ir kas, 29. Rītas vēl varēšu aizvest inžektors, bet gatavi viņi būs, es domāju, kaut kur uz kaut 9. 10. Man patīk Jānis, tas ir te tabulu, visu to te. Reku, un viss normālā, seši tur zobsiks, nu tur jā, Robis tur kā parasti, mēs vienkārši un arī tapariņš. Tāpat nav rakstīts, kas jādara mašīnai, vienkārši tapariņš, viss slikti. Robim jau tas pats, Robis, tur jau arī viss tā mašīna kā puta, ble. Tur jāpieteiks, Robis Gultis, bija. Nu, vat, vismaz viņam viņš dabū, vismaz, kas viņam jātaisa. Man vispār nav, kas jātaisa, un prosta vienkārši liela kļūda. Liela problēma tajā mašīnai. Tur ir šitā jāizdara. Viss slikti, bre. Jā, vajam tak 91. ir Jāni. Jā. 91. Tu tā visi bembis. 9. Tūlīt tā visi bembis, te brauks virsū. Jā, 91, jā. Šitā tu tā bembis tabižos. Man visi bija tie 91. 92. Nu, ja kāds grib 29. 31. var piedalīties. Kamēr tas video iznāks ārā, tur jau būs mēnesis pagad. So Jānis pa lielam tikko uzrakstījis, teica, ka mašīņi jau viss iet. Viss kārtībā, nešūpojas, nekratās, so iespējams tas bija tikai tas iepuldes kolektors visiem tiem RGR vārstiem un tā tālāk. So, ja tā tas ir, tad tas ir ideāli. Mēs varam samaksāt praktiski tikai par darbu, ne par detaļām. Jo viss tagad pēkšņi aizgājis, jo visam ir gaiss, viss iet iekšā. So, tad sakot, brauksim tagad pie Jāņa, skatīsimies, kas tur notiek, un varbūt tas bija tikai uz brīdī, bet viņš jau teica, tā jau 2. dienu, viss mašīna normālā bija, tāpēc, jā. Sēšam pie Jāņas. Buļļo! Kāpēc tas skols tā? Buļļo! Ok, what the fuck, bre, kas notiek? Kas pa huņi, Jānis? Kā iekšā, es tev izvizināšu. Kā kungi. Kas ir tas tāds? Pīzdēts, Jāni, tak DPF reāli tik skaļi pataisīt. Nebrauksim pa korķiem. Pa parka. Pārīgi bēdas, puis. Bļā, Janka. Kā ir? Skaļa viņam ir tik laba, ka ļoti laba. Man arī patīk, bet. Tas DPF nav, bre, tik skaļš viņš uzreiz. Bet ļoti patīk un braukt, un viņas izbrauc. Jā. Viņš savādāk skan pilnīgi. Pavisam savādāk. Viņš iekšā uzreiz savādāk skan. Viņš tā kā vārās, ne tā vārās, bet tā kā, nu. Bļaļ, tā ir dzirdēja, ka tur tukšums apakšā ir. Viņš savādāk skan reāli. Pilnīgi. Kur lien, bļaļ? Ai, suks, bļaļ. No Jānis, pastāst man, ka kā tu izdomāji, ka tagad viņš man strādās, ko tu jau izdarīji reāli? Es viņu samīļoju. Kā iet? Es zinu, kas ir dīvainākais, ir tas, ka viņš skan savādāk. Nu, viņš skan tā kā savādāk. viņš
izklausās pilnīgi savādāk, kā mēs nopirkām. Nu, pilnīgi savādāk. Es redzu, kad nonāk pie manām un manās rokās vienmēr viss aiziet. Skaļi uzreiz tādu bija forša, ne? Viņam pilnīgi kad tu ieslēdzi, tā kā, zini kā, cold starts, nu reāli V8 ir. Viņam uzreiz, kad iedarbina tā mašīna, viņam tāds pum! Un inžektori aizgājumi, un viss aizgājumi. Viss iet? Viss iet, viss čotka. Man es ar vāktī prom? Vispār nevienas kļūdas nav, viss čotka. Vienīgais, es nezinu, kā, bet šitien ar šitām pogām ir resets jāuztais tam. Nu, tam, nē, tas nav, Nē, tās poga, viņš nepazudīs, tāpēc, ka tur sensori nav, viņš nu skaidrs. Ceļš sāk, viņš man tagad skan, viņš man tagad iet, viss man kārtībā ir. JT motors tāda brīnums. Vienkārši uztaisīja man mašīnu gatavu. Jā? Bet viņš ir skaļāks. Ir skaļāks, protams, ka ir skaļāks. Galvenais, ka vispār nevienu dūmiņu vairs nav. Sanāk, Tas inžektors, kas negāja trešais, pat tas aizgāja. Sanāk, problēma bija filtri bija izkusuši vispār napraču, sakusuši vienā bija gabalā. Jā. EGRs bija, to es noglušījām nahrin. Jā. Un viss motors bija aizaudzis, viss ieplūds kolektori abi divi. Jā. Un flapes bija tā apauguši, mēs tās flapes arī neutralizējām. Jā, es redzēju. Un viss tā viņš man iet. Tev nav flapes, tev nav EGRs. Iedomājies, Jāni, ja mēs to klusināt, tad noņem tā nost, viņš būtu vēl skaļāks. Nevajag, ir ļoti labi, viņam ir ļoti patīkami skaņa. Es, kad šodien taisīju testu ar viņu, visi cilvēki skatījās. Skaties, vai klausies, un tā paklausies, kā viņš tagad skan, jā? Paklausies. Es ielikšu draivā, viņš skanēs reiz savādāk. Dzirdi? Skans reiz savādāk. Parkinga. Mēs gribam. Saprot, tik līdz tu dod virsū, pavisam citas skaņa. Nu jā. Kas ir ar viņu reāli? Pizdēt. Es esmu dirs reāli. Viņš tikai tu dzirdi to V8 viņu. Viņš ir atmodies. Maļā, Jānis samīrā, pilnīgi tumba sāka mums iet tajā klabajā aizmugurē pusē. Maļā, bet viss, jābrauc pucēt mašīnu. Jā. Esam Poršā mašīnu tagad iet, nu, paldies Jānim. Bet pabrauksim, pamocīsim tagad kārtīgi to mašīnu. Ja viņa neiet, tad atpakaļ, ja mašīna neies, tad atpakaļ pie Jāņa mēs brauksim. Bet, nu, Jānis teica, ka viņš ir otro dienu, viņi tur pagāzējas un viss iet viņiem. Tāpēc, it kā viss ir ok, brauksim, bet ir forši patīkam braukt atkal viņu. Tāpēc brauksim, skatīsimies, kā viss notiek, kā viss iet. Atbraukšu tagad līdz treniņam, atpakaļ, un tad jau arī redzēs, kā viss notiek. Bļā, man ir tāda sajūta, ka mēs braucam, kad es braucu ar M5, viņš tā kā wow! Es nezinu, kā autis izklausos, bet viņš tik labi skan un tik labi brauc un bļā, es nejaušu mašīnu pārdod reāli. Pīzdēc, viņš tā kā tik patīkami skaņu taisa. Raga? Man te nav kā taisas gabals īsti. Kroči, kapitāli reāli. Studos atkal kā Bošiem mašīnās sežot, vienkārši tik augstu, vienkārši tā kā reāli vienkārši tik augstu visam ar lūku vaļām, bļaļ. Kapitāli. Un man priekšā bija mēnesis, tad es laikam tulp, es dabūšu sodu par to, ka man bija telefons rokās, moši arī nezinu, redzēsim. Kročis Danielam bija uzrakstījis tagad, kad visi dirsā. Kroči, kad, kā viņi sauc, kad mašīna, ķipa, tur neiet un kad Jānis ko trubiņu tur skatījās, ķipa, nu, gribēja interespēc pačekot vēl mašīnu. Un viņš paskatījās vairāk, un viņš paskatījās dziļāk mašīnā, un tur ko trubiņa bija ieplaisājusi, ķipa, es viņam to teicu, tas nav real, es ķipa to teicu, lai viņš sastrasotos, pēc tam mēs atbraucām pakaļ Porsche. Kad ķipa, tur trubiņa ir saplīsusi kaut kāda, un pie viņas nevar tik klāt, tas ir blakus turbīnei, un vienīgais iemesls, kā pacelt viņu, kā viņu safiksot, ir celt motoru ārā. Un es viņam tāds rakstu, viņš tā, nu jā, ok, tur tā. Un tad es viņam tik uzrakstīju, kad Janka teica, kad viss dirsā, kad Porsche no pacēlē apgāzies, ka tās ķepas ir uz tādas sudiņas, ko turās, pacēlēs, kočus, kā turās, jā. Ne tie stāvi,
ne tie stabi, bet tādas, nu, mazas liepiņas tādas, kaut kas ļoti daudziņas ir, kas ceļ augšā to visu tur to, jā. Kad viena tā nolūza un tad inerci un svaru viss pārējais krita lejā un tad Porsche bija nepareizi, kad jau mašīna bija nepareizi uzlikta un tad viņš tur kā, uz labo sānu nogāzās un tad visas, sānu durvis bija nosistas, stikls izsists ārā, aizgriez durvis, robas bija, nu, kāds tādu miseni es jums sastāstīju, kad viņš atvērs vaļā, viņš, Džeks vienkārši tā kā, paliks augsts un viņam liksies, ka tu dirsāji ir, tā kā dirsāji ir, un tad es tāds, nu jā, kačas tā brauc un tā, un čitā un tā, un zaibali. Es tāds dāmas. Kročes Daniela teica, lai viņš tā kā, es viņu mēģināju nokaitināt vairāk, so es viņam liku iznākt vēl ārā, un tā, lai viņš ilgi tur gaida, kad es braucu, un tā tālāk, kročes viņu maksimāli mēģina nokaitināt, lai viņš iznāk ārā tāds pilnīgi grampī. Man liekas, man ir autists, man bija tā nevajag darīt. Janka teica, lai nedara. Tā kā Janka teica, lai uzreiz pasaka, ka viss kārtībā, lai nestreso viņu. Bet es nedēļas līdz pēdējiem vilkšu to nerviņu. Man bija pēc tam, es dabūšu Danielu pa galvu, dabūsim pa dirs, dabūšu pa dirs kārtīgi no viņa un tā, bet man liekas, tas ir worth it, bro. Tas ir pāris surprise, I ain't gonna lie, bro, what the fuck. Čau, es jau godīgi es pat nebiju tik bad, I ain't gonna lie, es pat nebiju tik, čau, oh god, man bija tāds, nē, nu tā kā mēs mācījāmies, ka činīt mašīnas visu laiku, nu tagad dzīvi izdomāju, mēs mācīsimies tā kā, legāli, tagad visi, tā kā, daudz savu tiesu. Jā, čāli. Ain't no way. Tā nopietni likās, ka Janka, nemāk mašīnu uzlikt uz pacēlāju, Nē, nu man likās. Čāli, viņš tik daudz skaļāks ir. Paklausies, viņš skan. Viņš ir fully fixed? Viņš ir full on fixed. What? Viņš ir full on fixed, I'm telling you, bro. Bro, give me a hug, bro, give me a hug. Viņš ir full on fixed, G. Viņš tikai, irmēs, tikai. Viņš nedaudz tās. Čali, paņem papildē, bro. Veči, es nezinu, vai jūs saprotat. Es reāli tā kā, es jau veselu fucking mēnešu plānu esmu izveidojis. Vienkārši, man nav vārdu vienkārši, es nezinu, ko pat teikt. Klausies. Nu? Dzirdēt tos aizvāk. Nu. What the fuck? Dzīvajāks, No, Čali, what the fuck? Viņš nav DPF-iem, nekā nav. Pagad, tu DPF vienkārši noņem. Viņam nekā nav. Pagad, kas ar injektoriem notika? Viņš ideāls stāvojis. A kas tā bija pa bildi ar tiem injektoriem, ar tiem vīdusiem? Es nezinu, skatījumā. Sēd iekšā, brāt. Es tev izvizināšu tajā tēlē. Čali, nāc iekšā. Bro. Nāc. Kur man nāk? Čau, es tā kā domāju, Big Dick 7, kur ir Big Dick 7? Čau, ain't no way, bro, ain't no way. Čali, paņem. Neizliec ārā rekordu. Čau, es tik laimīgs, bro, what the fuck? Nē, tur šitā. Jā. Ar otru. Čau, tu dzirdi. Čau, viņš tik insane izklausās, what the fuck? Es zinu, jā, ka kolts ar tā viņš izklausās insane. Bet čau! Čau, vadarī. Bro. Tur ir tā, ten tu mums tik izbīz. Sorry, es vienkārši hype. Es esmu tik hype. Kači, klausies pēc tam, ka viņš kā šņāks tā ten. Pagaidi. Šņāts, bro. Jā. Te turbīns var dzirdēt. Viņš tik labi izklausās. Paga, a ko Janka izdarīja visu? Kad tu pasaka, ko viņš... Paga, bet ko Janka izdarīja? Viņš iztīrīja visu, noņēma visu, ko lieko nevajag, kur iziet. Jā. Un viss, mašīna aizgāja. Nē, Jankai bučiņa. Nah, ain't no way. Bļaļ, davai, Tas ir, kā viņš to? Viņš izklausās, reka, kolēģi, mēs pārējām, ja? Bro! Kāpēc viņš tik insane izklausās? What the fuck? Bro! Čau, tu saproti, tā kā 10 minūtes atpakaļ gulāja pilnīgi. Bet čau, ain't no way.
A, ko Janka izdarīja? Es saku, viņš iztīrīja un izņēma visu lieku un visu. Un tas ir viss? Viss. DPF, viņš vai DPF bija tiesā. Un pa tiem injektoriem viņš vienkārši... Viņš kārtīgi nogāzēja. Viņš saka, visu šodienu brauc ar mašīnu štajā. Un viņš kārtīgi viņu izgāzēja, nogāzēja, nav vairs melni dūmi. Mašīna vispār nekratās jūta. Viņa brauc, viņa tik smooth. Viņa ir tik smooth. Viņa ir stila as fuck, bro. Bro, bet kas ar injektoriem notika? Viss kārtībā. Viņš teica, ja nāk melna dūma ārā, tad man bija jāfikso viņi ir. Pāris, kuri viens vai divi bija pilnīgi gan izdead. Bet viņš kaut kā viņi... Bet, kad viņš zvanīja, tas bija pilnīgs cappuccino, bre? Nē, tā bija viss, tā bija, tā, kad viņš man zvanīja, viss bija tiešām, vienkārši viņš šodien visu iztīrīja, ja, salika kopā, taisīja test drive, un viņš iedarbina, un viņš saka, viss iet ideāli. Nekas neskan šķībi. Čau, es jau Katrīnai rakstu. Viss dirsā, bre, viss nelīgā dirsā, bre, viss izsā galīgā, neviens nāk palīgā. Es jau Katrīnai par šito mašīnu falling over vēl neuzrakstīju. Man bija bail, bro. Man bija tās nāda. Es uzrakstu prikal pēc, tā viņš zika. Davai! Bля. Oi, tu dir! Tas V8, blei, tik labs! Viņš ir tik labs! Ej, tu dirst! Ej, tu dirst! Čali, tas V8 dirsā labs! Čali! Fujak! Fujak! Bro. Fujak! Viņš ir tik labs! Tas V8, tu... Viņš tā kā reāli kāda M, tā kā viņš kā... Sēmā tā kā... Wow. Nah, insane. Čāli, es nevaru. Tu man pamīst. Bēj, nīsi stūrī, pohuj, blē. Varu, ka Janka tur bija pamīst, tad Janka pakiņi skatīsies šitā video ievast. Viņš tik labs ir, čāli. Nē, ej tur aiz būsimīs. Kamerā, es zinu 100%, kamerā viņš šos daudz sūdīgāk. Daudz sūdīgāk kamerā viņš izklausās. Bet, man pohuj. Labi, tā nevar teikt, bišķi. Jābūt pieklājīgam. Kamerā izklausās daudz sūdīgāk. Tā būs, jo tu visi nevar saķert tik labu soundu viņiem. Bet dzīve jau. Naidīgi. Ja viņš kamerā labi izklausās, padomājiet, cik labi izklausās viņš dzīvē. Tas ir crazy. Esmu tik happy, ka tā mašīna strādā, ka tas DPS vairs nav. Labi jāstāsta, ko pēc tam darīs, bet es piemēram atgāzē viņam vajadzētu iziet. Ja nē, tu domās tālāk, tad DPF nopietni nebūs līdzi. To vienkārši, mums pats bunduls ir vienkārši iekšī nav. Bet teorētiski vajadzētu visam iziet ārā. Es nevaru, bļa, viņš tik labs no bail, bļa. Viņš gan stabā iepis, bļa. Vēč, es nevaru apdusīšos, bļa. Viņš tik labi izklausās, bļa. Es apdusīšos, bļa. Kāli, ej, tu dzīves, bļa. Insane, več. Tajās tuneļos viņš skan tik labi. Insane, več. Šā pēc M5 izklausās. Tā kā nav kā tas V8. Tas V8, vai? Tas ir crazy. Mašīna reāli apakaļ ceļa. Ar šo mēs arī noslēdzam šo video. Nākamajā sērijā mēs pastāstīsim vairāk, cik kas ir izmaksājis. Vienkārši pačilosim around, pafilmēsim Porsche, pafilmēsim outside shotus un tā tālāk. Pagaidām, tas arī ir viss. Video atkal ir pārāk garš, kā jau vienmēr. Bet kā ir tā ir neko darīt. Vismaz ir kaut kas, ko skatīties, vismaz tiem, kuriem interesē. So, jā, lai turās.